Labdien, mani sauc Toms, un šis ir raidījums 3/4. Iepriekšējā nedēļā varējāt vērot mūsu jaunāko raidījumu sēriju 3/4 dabā, kur mēs ar Sintiju viesojāmies Līgatnes dabas takās, skatījāmies to pieejamību un stāstījām arī to, ar ko tad Līgatnes dabas takas ir īpašas. Raidījums 3/4 dabā būs arī nākamajā nedēļā, taču šajā raidījumā runāsim par izglītību. Izglītības sistēma valstī bieži vien raisa plašas diskusijas neatkarīgi no tā, par kādu jautājumu tiek runāts. Un ja mēs runājam par izglītības pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, tad situācija ir ļoti sarežģīta. Vairāk kārt esam dzirdējuši stāstus par to, ka bērnus invaliditātes dēļ neuzņem skolās, kuras atrodas tuvāk mājām. Kā noskaidrojām pagājušajā sezonā, tas pat īsti nav aizliegts, jo ja skola vai pirmsskolas izglītības iestāde nav izstrādājusi specializēto programmu un nenodrošina vides pieejamību, tas nekas. Atgādināšu, ko Izglītības un zinātnes ministrija teica, kad ar viņiem tikāmies pavasarī. Mācīties tuvāk bērnu dzīvesvietai, principā, ir izglītības pieejamība. Iekļaujošā izglītība, tas ir radīta vide, lai bērns atbilstoši viņa speciālām vajadzībām šai gadījumā iegūtu atbilstošu izglītību. Un šobrīd likumdošanā noteiktais nosacījums ir, ka ir tiesības iegūt pie nosacījuma, ja šis piedāvājums, šis izglītības pakalpojums ir nodrošināts. Tātad šis nosacījums, tāpēc arī runa ir par to no vienas puses mēs vēlamies, no otras puses, ja ir nodrošināts. Tas tā kā būtu skaidrs, ka šajā jomā nekas nav skaidrs, un bērns ar invaliditāti joprojām var diezgan likumīgi diskriminēt. Taču ir arī labas ziņas. Ir atvēršās jaunas izglītības iestādes, kuras uzņem visus bērnus, neatkarīgi no tā, vai viņiem ir vai nav invaliditāte. Piemēram, Gunta ir ilgstoši strādājusi ar bērniem kā auklīte, kuriem ir invaliditāte. Un tad vienā brīdī sapratusi, ka pirmsskolas izglītības pieejamība šādiem bērniem ir liela problēma. Tad Gunta ņēma un atvēra savu rotaļu centru, kurā ir vieta ikvienam bērnam, neatkarīgi no viņa fiziskajām spējām. Ir tiešām no pieredzes gadījies ļoti bieži dzirdēt vispār visur Latvijā, kad ir šī problēma, kad bērndārzi negrib uzņemt bērnus ar īpašām vajadzībām. Tad pastāsti to stāstu un kāpēc jūs to darat? Pirmām kārtām jau es ļoti ilgu laiku strādāju ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Un es īsti neredzu atšķirību starp 1 gadu veca bērna barošanu un 7 gadus veca bērna barošanu. Varbūt vienīgā atšķirība ir tā, ka varbūt 7-gadīgs ir smagāks, vai 6-gadīgs, vai 5-gadīgs, un tad viņš ir kaut kur jāpaceļ, jāpārnes, bet principā es neredzu nekādu starpību. Gunta strādā ar bērniem, kuriem ir invaliditāte jau 8 gadus. Daudz no viņas audzēkņiem jau iet skolā, un skolotāji esot pārsteigti par šo bērnu spējām. Izrādās, ka tiešām invaliditāte nevienmēr ietekmē bērnu spējas mācīties. Mums, protams, tas nav nekāds lielais pārsteigums, bet šķiet daudzi joprojām to nezina. Ir bērni ar un bez invaliditātes. Kā viņi kopā sadzīvo? Īstenībā bērniem nav tāda stereotipiskā domāšana, līdz ar to viņi sadzīvo ļoti labi kopā un pat palīdz viens otram, gan lielākie, kas varbūt ir ar invaliditāti, palīdz mazajiem un mazie atkal palīdz lielajiem. Nav tā, ka kāds tur ļoti baidītos vai raudātu. Ne, bērni jau pieņem lietas tādas, kādas viņas ir. Tātad bērni, es saprotu, tiešām ir ļoti pieņemoši, bet kā tad uz to raugās vecāki? Varbūt tur ir kaut kādas tādas... Reķinoties ar to, ka mēs esam privāta izglītības iestāde, tad es neuzskatu par vajadzību brīdināt vecākus par to, ka šeit ir bērni ar invaliditāti, jo manā skatījumā tas ir vienkārši cilvēktiesību pārkāpums, jo tas, ka es nemāku staigāt vai tas, ka es nemāku runāt, nenozīmē, ka man nav tādas pašas tiesības kā visiem citiem. Līdz ar to es pārsvarā nebrīdinu un nesaku, un jā, visi bērni ir bērni. Kāpēc es brīdinātu, ka Anniņai ir varbūt celiakija vai Pēterītim tur vēl kaut kas, vai Mildiņa varbūt nevar ēst C vitamīnu. Tad mēs uztaisīsim lielu sarakstu un brīdināsim visus. Nē. Tāpēc jau tās ir vai ne īpašās vajadzības, kas ir arī bērniem, kuriem nav invaliditāte. Jā, tieši tā. Varbūt cits bērns ir vienkārši ļoti raudulīgs, bet viņš neskaitās bērns invalīds. Tad man jābrīdina vispār, ja vecāki ir tāds bērns, kas ļoti raud, piemēram. Jā.
Nu, nē, visi ir vienādi, visiem ir vienādas tiesības, un tāds ir mans uzskats. Tiešām prieks satikt atvērts un pozitīvs cilvēks arī mūsu izglītības sistēmā. Mēs novēlam veiksmi Guntai un arī viņas audzēkņiem pienācīgi sagatavoties skolai. Un par skolām mēs, protams, arī turpinam, šoreiz gan par augstskolām. Skolas laiks jau ir sācies, un mēs tiešām ceram, ka ik viens, kurš vēlējās turpināt mācības pēc vidusskolas beigšanas, ir tās uzsācis kādā no augstskolām. Vasaras laikā saņēmām jautājumus par to, vai un kāds atbalsts pieejams no valsts puses cilvēkiem ar invaliditāti augstākās izglītības saņemšanai. Tad nu steidzām uz Izglītības un zinātnes ministriju to skaidrot. Šobrīd pirmkārt cilvēkiem ar invaliditāti, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā jebkuram studentam, ir pieejama valsts budžeta studiju vieta. Tas ir konkurss no valsts budžeta finansētajām studiju vietām, ir atklāts. Tajā var piedalīties ik viens students, kura akadēmiskās zināšanas atbilst noteiktās studiju programmas prasībām. Gadījumā, ja sekmju konkursā uz budžeta vietu sekmju līmenis ir vienāds, tad šajā gadījumā prioritāte budžeta vietas piešķiršanā ir studentam ar īpašām vajadzībām vai invalīdam. Tas, ko mēs noskaidrojām, ka cilvēkam ar invaliditāti ir vienlīdzīgas iespējas gan pretendēt uz budžeta vietu, gan arī saņemt stipendiju, gluži kā vispārējie. Vienīgais izņēmums, kur cilvēkam ar invaliditāti ir priekšrocības, ja konkursā viņam ir vienāds sekmju līmenis ar cilvēku, kuram invaliditātes nav. Kopumā Izglītības un zinātnes ministrijā atzina, ka šobrīd atbalsts tiek sniegts tikai pamatojoties uz sekmēm. Jo jaunietis labāk mācās, jo lielākas iespējas saņemt stipendiju un budžeta finansējumu studijām. Tas nesot pārāk atbalstoši, jo ir jāņem vērā arī sociālie aspekti, ne tikai sekmes. Ministrija tuvākajā laikā plāno veikt izmaiņas normatīvos, lai varētu nodrošināt lielāku atbalstu cilvēkiem, kam tas nepieciešams sociālu apstākļu dēļ. Kopumā laba ziņa. Situācija mainīsies un valsts nākotnē arvien vairāk domās par cilvēkiem ar invaliditāti. Taču nepārāk labā ziņa ir tā, ka jau šobrīd ir ļoti liels skaits cilvēku, kas nesaņem pietiekamu atbalstu tam, lai varētu uzsākt mācības. Lai tomēr atbalstītu jauniešu studiju gaitas, Statoil Latvija ir izveidojusi stipendiju programmu un vismaz daļēji cenšas palīdzēt jauniešiem ar invaliditāti mācīties un studēt. Statoil stipendiju programma ir projekts, ko Statoil izveidoja kopā ar Apeironu, lai palīdzētu jauniešiem ar invaliditāti nokļūt mācību iestādē. Ar to saprotot situāciju, kad ļoti daudz jaunieši, lai arī viņiem sabiedriskais transports ir bez maksas, viņiem fiziski nav iespēja viņā nokļūt, tā kā iekāpt. Kas nozīmē, ka ģimenēm neatliek cita iespēja, kā vest jauniešu skolu ar automašīnu. Dažos gadījumos tie ir par 2000 km mēnesī, kas nozīmē, ka izdevumi par degvielu sastāv būtisku ģimenes budžeta daļu. Mūsu mērķis ar transporta stipendijām bija palīdzēt šīm ģimenēm, tas ir 10 ģimenes Latvijā, lai viņi izdevumus, kas tradicionāli ir par degvielu, varētu veltīt, piemēram, praktisku iemaņu apgūšanai, dažādiem mācību materiāliem un tādējādi iegūt vairāk praktisku iemaņu. Projekts norisinās jau 2. gadu, un arī šajā mācību gadā 10 jaunieši katru mēnesi saņems stipendiju transporta izdevumiem. Pagājušā sezonā raidījumā stāstījām par nedzirdīgajiem brāļiem, kas katru nedēļu brauc no Kārsavas uz Rīgu. Gan šie puiši, gan arī Diana Ponaskova, kas studē multimēdiju Stradiņu universitātē, ir šīs stipendijas saņēmēji. Vairākos gadījumos tieši šis atbalsts ir ļāvis nepārtraukt mācības. Tas, kas mums bija ļoti būtiski, ka mēs varam šajā atbalstā iesaistīt arī mūsu klientus. Pagājušā gadā šīm ģimenēm tika saziedot 10 000 eiro, kas nozīmē, ka principā tie ir 10 000 cilvēku, kas ir devuši savu ieguldījumu tajā, lai tās 10 ģimenes nokļūtu skolā. Atliek vien priecāties par šādām privātām iniciatīvām, kas palīdz un atbalsta jauniešus viņiem iegūt izglītību, jo izglītība neapšaubām ir ļoti labs ieguldījums nākotnē. Un arī nākamajā sižetā mēs, protams, runāsim par izglītību, par augstāko izglītību. Mēs ar Sintiju bijām kādā pavisam nesen atklātā jaunā ēkā un, protams, arī skatījāmies, cik tā ir pieejama. Čau, Sinti! Mēs beidzot esam atpakaļ mūsu ierastajā vidē Rīgā uz betona bruģa, un mums aiz muguras ir pilnīgi jauna ēka. Un jaunas ēkas ir daudz, bet kas ir interesants, šī ir Latvijas universitātes ēka. Manuprāt, modernākā, cik es zinu šobrīd, kas ir.
Tas mums ir teikts, plus vēl mēs zinām, ka viņa varētu būt diezgan pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem un vispār dažādu veidu invaliditātēm. Tāpēc mēs esam šeit, un mēs esam sarunājuši arī cilvēku, kuru mēs satiksim, un mums izrādīs visu šeit, kas atrodas. Un kas ir vēl interesants, šīs ēkas tapšanas stadijā tika konsultējušies arī ar Apeironu pieejamības ekspertiem. Tas nozīmē, ka mums nevajadzētu būt problēmai ar pieejamību jebkurā no stāviem. Tā kā iesim, tagad satiksim Imantu, kurš mums visu parādīs. Ejam. Jā. Paldies. Cik forši. Šobrīd, Sintī, mēs atrodamies Latvijas Universitātes jaunākajā ēkā, vai ne, Imants? Jā. Un mums blakus ir Imants, kurš pastāstīs visu, kas notiek, un ko šeit var darīt, un kādas šeit zinības var būt. Tātad, kur mēs atrodamies? Mēs īstenībā atrodamies unikālā ēkā. Tā ir pirmā šajā te kampusā plānotā. Šī ir tikai pirmā no vairākām ēkām, kas šeit ir plānota, jo nākotnē universitāte šeit būs pilnībā visa, izņemot atsevišķas lietas, atsevišķi institūti, kur varētu būt ne šeit, bet arī tiešā tuvumā. Mēs esam Dabaszinātņu akadēmiskā centra ēkā, kurā pašreiz ir apvienots vairākas fakultātes. Tās ir Dabaszinātņu fakultātes, kas ir bioloģija, geogrāfija, ķīmija, medicīna un kā arī optometrija. Un vēl te atrodamies šeit. Man pilnīgi ir tas gods tiešām arī tādā ziņā, kad mēs esam dzirdējuši, ka šī ēka ir ļoti pieejama cilvēkiem ar invaliditāti un ar dažādu veidu kustību traucējumiem. Jā, protams, projektēt ēku jau tas tika ņemts vērā, ka šie nosacījumi ir obligāti jau jāievēro, bet papildus tam arī pie projektēšanas un arī jau pie izbūves sākšanas tika piesaistīti arī Apeirona speciālisti, kuri tad izgāja un piekoriģēja vēl kaut kādas lietas, ko varētu darīt labāk, kas varbūt tās nav pēc normatīva, bet ir pēc labās prakses. Jā, un varbūt tā tīri cilvēcīgi. Kāpēc? Kāpēc tieši šo pieejamību? Tā filozofija un doma? Ēkai, ja tiek būvēta jauna, moderna ēka, ir jābūt pieejamai visiem, pilnīgi visiem, un tāpēc arī visā ēkā ir ievēros tas, ka šīs te vienā līmenī grīdas ar liftiem, lifti ir pielāgoti un cilvēks gan ar dažādu veidu traucējumiem, tā skaitā arī kustību traucējumiem, viņš var brīvi pārvietoties pa stāviem, un vakardien satiku vienu studentu, kurai bija gadīsies ķibele, viņai lausta kāja, un viņa man teica, cik fantastiski, ka šeit īstenībā ir lifti, jo tā ir atšķirība arī no pārējām fakultāšu ēkām, kur liftu nebija. Tagad, izmantojot liftus, liftos ir gan Braila rakstā šīs te pogas, ir paziņojums arī, kurā stāvā lifts apstājās. Tā kā viss ir pielāgots tam, lai cilvēki visdažādākā veidā šeit varētu brīvi nākt studēt un izbaudīt to, ko mēs esam ar lielu centību un entuziasmu šeit radījuši. Tā kā šis būs novēlējums arī turpmāk nākotnē tiem, kas būvēs jaunas ēkas, bet, manuprāt, mēs šobrīd varētu doties nelielā ekskursijā. Es esmu saklausījusies, es ļoti gribu redzēt. Šī laikam bija viena no interesantākajām un patīkamākajām ēkas apsekošanas reizēm mums abiem diviem, vai ne? Patiesībā pat ne tikai Latvijā, bet arī citur, kur mēs esam bijuši, varētu tā pat teikt, ne? Tu pārsvarā brauc bez manis uz citām valstīm parasti. Bet šur tur esam arī kopā bijuši. Es esmu arī bijis citās augstskolās bez tevis, ārpus raidījuma 3/4. Un tad, kad es tur esmu bijis, es domāju, jā, Latvijā gan arī šo vajadzētu. Lūdzu, tas šeit ir. Šeit ir pilnībā padomāts par studentu, par pieejamību, lai arī kādas invaliditātes viņam būtu. Tavs komentārs, kā vienmēr? Es teiktu, lai arī kādas vajadzības. Jo man tiešām ir gods un laime atrasties šajā ēkā, kur, tā kā tu saki, bez mazais sapņu piepildījums, kad ir viss kaut kas redzēts, viss kaut kur būts, un tad beidzot arī kaut kas tāds ir Latvijā. Un tāds varbūt kopējais kopsavilkumsais secinājums par to, kā tad šeit ir. Iespaidīgi. Gan ne tikai vidas piemības ziņā, bet kopumā par to dizainu elementiem, kas te ir. Par to, ka var redzēt, ka ēkas tapšanā ir ieguldīts ļoti daudz pūļu, domu un ideju pirms tam. Tas ir bijis tāds ļoti garš un smalks process, kad tiešām ir padomāts par ikvienu, kas šeit atrodas, par pasniedzējiem, studentiem, par tādiem apmeklētājiem kā mēs, kas ienāk varbūt un aiziet. Un, redz, tas ir tas svarīgākais laikam attieksme, gribēt.
tad šis posms pirms tam svarīgi visu izplānot un sagatavot, kur arī ir piedalījies apēronis. Tā principā kā garantija, kad viss būs kārtībā. Jā, lūk, šeit ir tas uzskatāms piemērs par to, kas notiek, ja painteresējās pie apērona par pieejamības lietām. Un viņi izstāsta, un arī droši vien procesā viņi vairākas reizes ir konsultējušies. Un lūk rezultāts. Tiem, kam nevajag pieejamību, neredz viņu. Tu jau teici vienā brīdī, ka šis ir universālais dizains šeit. Jā, tas bija, es neatceros jau tagad, kurā stāvā, bet tur bija labierīcības, kur ir viena pieejama toalete visiem, kad nav šī speciāla attieksme. To nemaz nevajag, cilvēki bieži pārprot un ideāli. Lūk, man grūti šobrīd kaut ko vēl teikt, jo ir viens vārds, ar ko šo visu var raksturot – fantastiski. Šeit, pat nesot dabas zinību fanam, es pat jau gribētu mācīties obligāti. Tā ir skaisti, man liekas, ir viss. Es domāju, mums ir jāatgriežas atpakaļ studijā, jo filozofēt mēs vēl varētu ilgi. Paldies, ka skatījāties raidījumu 3/4. Nākamajā nedēļā skatieties raidījumu 3/4 dabā kanālā RTV 19:15 otrdienā, kur mēs ar Sintīju dosimies ārpus Rīgas. Tiekamies jau pēc nedēļas.